salst rokas, kājas pat siltās telpās, nezinu, kur likties. Varbūt bijāt noķēruši vienu no maniem video, ka glicīns palīdz iemigt, un daudz glicīna ir želantīnā, želejās, visās, kas ir kaulu želēs un želantīni, jā, želatīni. Var pulverī maukt, var šķīdināt ūdenī, zupas taisīt, saldos taisīt, vienalga kādā veidā jūs to želantīnu vai arī kolagēnu dabūsiet iekšā viss viens tas pats, viss satur glicīnu, viss palīdz iemigt, palīdz arī paplašināt asinsvadus, palīdz iemigt, tāpēc, kad nomierina nervus, paplašina asinsvadus. Kad paplašinās asinsvadi, tu sajūties siltāk, bet tavs ķermenis atdod siltumu. Tavs ķermenis var atļauties atdot siltumu, kad nejūtās apdraudēts. Tāpēc ziņas nelasi, par politiku nedomā, konfliktos neiesaisties, strīdēties nevajag, būt mierā vajag, ja čilā būt vajag, bet bioķīmiski tava tā enerģija moši ir aizņemta ar iekaisumiem, imunitāti vai kaut ko tādu, bet ja gadījumā tā nav un ar tevi viss ir chill un tev nav insulīna rezistents tā tālāk, tad tev vajadzētu būt tā, ka glicīns palīdz sasildīties un palīdz tavām ķepām, abām, visām, četrām, jā. Visām četrām ķepām palīdz palikt siltāk. Rokas parasti paliek siltāks ātrāk, kājas bišķiņ vēlāk, tur vajag bišķi vairāk piestrādāt pie šitā te. Un sāls bišķi jāpieliek klāt, jā. 472.